Čau visiem! Šodien turpināsim sarunu par mūsu svēto trīsvienību, slēdža ātrums, diafragmas atvērums un ISO. Un šajā sērijā parunāsim par ISO. Kas tas ir pa zvēru, ko viņš ēd un kā labāk to izmantot. ISO ir kameras jutīgums pret gaismu. Un kā jau mēs zinām, jo vairāk gaisma ienāk kamerā, jo kvalitatīvāku bildi tā spēja uzņemt. Mūsdienu kamerām sensori ir tik jutīgi, ka tie spēj ģenerēt augstas kvalitātes attēlus pat sliktos gaismas apstākļos. Jo mazāks ISO skaitlis, jo kvalitatīvāka būs bilde. Piemēram, saulainā dienas laikā jūs ISO turēsiet uz 100, kas pārsvarā visām kamerām ir zemākais skaitlis. Savukārt, ja jums jābildē būs kaut kur iekštelpās, piemēram, dzimšanas dienas ballīte vai kāzas, kur apgaismojums ir sliktāks, ISO nāksies celt augšā. Fotografējot tumšos gaismas apstākļos, sākas pats interesantākais, jo visas trīs komponentes slēdža ātrums, diafragmas atvērums un ISO sāk miedarboties. Piemēram, iekštelpās, kur nav pārāk daudz gaismas, jūs vēlaties nofotografēt skrejošu suni vai skrejošu bērnu. Jūs atverat diafragmas atvērumu vaļā līdz maksimumam, piemēram, 1,4. Lai kadrs nebūtu izplūdis, slēdža ātrumu arī vajag likt diezgan lielu, piemēram, 1/500 daļa no sekundes. Un tad attiecīgi, ja jums ISO būs 100, jums bilde būs ļoti tumša, iespējams pat pilnīgi melns un neko tur nevarēs redzēt. Un šādā situācijā ir jāceļ ISO augšā, piemēram, uz 1600 vai 3200, bet ir jāsaprot, cik augstu ISO var celt. Jo lielāks ISO skaitlis, jo bildē ir vairāk troksnis, vairāk bilde paliek tāda graudaina un nekvalitatīva. Tāpēc ir vērts pārbaudīt savas kameras jutīguma robežas, uztaisot testa kadrus. Es jums parādīšu tūlītās piemēru un notestēšu savu kameru. Tātad esmu uztaisījis dažādus paraugus ar dažādiem ISO uzstādījumiem. Labajā pusē man ir bilde ar ISO 50, tā ir maksimālā kvalitāte, ko es varu izspiest no sava Nikona. Kreisajā pusē ir bilde ar ISO 100. Nu, skaidrs, ka te arī ir kvalitātē, viss ir vislabākajā kārtībā. Tātad ISO 200, tur arī viss ir labi. ISO 400, ISO 800. Nu, neredz nekādus graudus. ISO 1600. Joprojām labi turās. ISO 3200. Nu, te mazliet var redzēt, ka sāk parādīties tādi graudi bildē. ISO 5000. Jā, te pie eglītes mēs redzam, ka ir tādi mazi punktiņi. Bet arī nekas traks. ISO 8000, nu jā, te jau ir pamanāmāk. ISO 12800, nu te mēs ļoti labi redzam troksni bildē. Un ISO 25600. Jā, nu skaidrs, tad es ar savu kameru mierīgi varu fotografēt līdz ISO 5000. Un bildes kvalitāte īsti nemainīsies. Tā kā tā. Iesaku visiem pārbaudīt savas kameras jūtīgumu šādā veidā, safotografējot paraugus. Un tad vismaz zināsiet, cik tālu var iet. Tātad esam noskaidrojuši, ka lielus ISO izmanto tumšos gaismas apstākļos. Tas ir fotografējot telpās un, piemēram, nakts fotografijā. Nakts fotografijā miedarbojās visas trīs lietas – slēdža ātrums, diafragmas atvērums un ISO. Slēdža ātrums ir jāliek apmēram 20 sekundes. Objektīvam ir jābūt gaišam. Tas nozīmē ar lielu diafragmas atvērumu. Tas ir pēc iespējas mazāks F.
un ISO ir jāceļ augšā. Saregulējot visas šīs 3 komponentes, ir iespējams dabūt no tumšajām naksnīgajām debesīm pēc iespējas vairāk gaismu, lai varētu izveidot kvalitatīvu bildi. Esmu atgriezies studijā, tad nu varam savilkt kopsavilkumu par ISO. ISO ir kameras jutīgums pret gaismu. Ja ir iespējams un ir pietiekami gaismas apstākļi, tad vienmēr izmantojam ISO ar pēc iespējas mazāku skaitli, piemēram, ISO 100, kas jums dos vislabāko attēla kvalitāti. Ja fotografējat tumšākos gaismas apstākļos, tad ISO nāksies celt augšā, bet pirms tam uztaisiet kameras testu, lai zinātu, cik augstu ISO var celt savai kamerai, pirms attēls zaudē kvalitāti. Es ieteiktu nebaidīties no lielākiem ISO skaitļiem, jo, ja arī būs kāds grauds bildē, jūs taču netaisaties printēt milzīgu baneri un likt uz mājas sienas. Līdz ar to fotografija būs domāta sociālajiem tīkliem, kur bildes ir maziņas un to graudu baigi nemaz nevarēs redzēt. Otra lieta ir, ka troksni var noņemt ar pēcapstrādes programmām. Tāpēc labāk, lai jums ir graudaina bilde, bet vismaz nofotografēta, nekā jūs bildi neesat vispār uzņēmis. Jo domājat, ka ir pārāk tumšs un nekas jau nesanāks. Tā ka novēlu tev veiksmi fotografēšanā. Ceru, ka mans stāstītais tev kaut kādā ziņā noderēja. Paldies, ka noskatījies. Un tiekamies jau nākamajos video. Čau!